Radio komplektētāja Elga uzgriež skaļāk radio Abava. Sākot ar transformatoru tīšanu un lodēšanu līdz detaļu saskrūvēšanai un noslēgumā uzlīmju līmēšanai. Elga šī radio uztvērēja Abava un Kandava ražošanā dara lielāko daļu darba. Šeit ir detaļas. Es viņas ņemu pa vienai un lieku attiecīgajās vietās. Piemēram, šitādā veidā. Pēc tam, kad tā plate visa ir piepildīta ar šitiem visiem, tad mēs viņu salodējam. Es viņu šitādā veidā lieku kopā. Un šī brīdī mēs presējam Abavām aizmuguri. Ražošanas vadītājs Viktors Barkāns demonstrē iekārtas, kādās tiek veidotas ar radioaparātu plastmasas korpuss. Tā ir pavisam silta vēl. Es atnācu uz šejieni, kā jaunākais tehnologs. Viktors Kandavas radiorūpnīcā strādā kopš 1982. gada. Rūpnīca līdz 90. gadu vidum ražoja vairākus 10 000 radio uztvērēju mēnesī. Vienam otram es esmu redzējis, viņam ir 3 radioaparāti. Viens ir virtuvē, kas ir ieslēgts nepārtraukt, viens ir tualetē un viens ir garāžā. Tagad tiek saražoti vien 2 līdz 4 000 aparātu gadā, taču kvalitāte ir saglabājusies iepriekšējā. Aparāti, es domāju, ka ir labāk nekā ķīnieša. Pirmkārt ir uztveršanas zonas viss, ja. Mums, tas aparāts uztver līdz 100 kilometriem, ja, no raidtorņa, ja. Ķīnietis 50, 30. Mums Latvijā ir salīdzinoši reti torņi. Ja? Un līdz ar to šīs uztveršanas spējas, skaņas kvalitāte ir daudz labāk. Tie, kam šie aparāti ir, viņi kalpo 10 un 20 gadus. Ja viņus tur nenomet zemē, nenoslīcina, viņš kā skan, tā skan. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Kandavas tagadējā nelielajā ražotnē ražo 2 veidu radio uztvērējus. Lielākā nosaukums ir Abava, bet mazāko kabatas radioaparātu sauc tāpat kā pilsētu, kur tas tiek ražots – Kandava. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, TV3.